rīt. Esam izgulējušies, atpūtušies, uzkrājuši spēkus un tagad dodamies pastaigā par Puerto Rosario. Ne, Puerto Rosario. Šodien tāda asfaltīs diena, mazliet pastaigāsim. Tāpēc vēl ko tuvākajām 5 dienām mums vajag notlīkt. Tētovēšanas salons tāpat blakus. Vakardien gājām uz veikalu, uz Lidlu. To 2 kilometri bija. Skatāmies pa kartei, var nogriezt pa taisno. Gājām pāri 1000 vēl. Es sanāku, pēc tam viņu nofilmēšu. Gājām riktīgi 1000 pāri, visi kaktusi bija. Domājām, vai būs kāds skorpions vai nebūs. Kur priekšā arī redzam cilvēkiem mājās augu papājas. Smuki nogatavojušās apakšā oranžas. Tas arī vietējos vajadzēs nogaršot. Vēl tas, kas metās acīs, ļoti daudz kemperu. Vecāki, jaunāki. Tieši kemperi, nevis piekabes. Tā zilā mājiņa fantastiski izskatās. Tur tālumā redzās okeāns. Tur mēs arī dodamies. Paņēmu vienu, saspiedu, un tās nav odziņas. Tie ir rozā piperi. Kuru? Mana sajūsma par to, ka šāds eksotiskās lietas vienkārši tāpat aug uz ielas, nevar aprakstīt. Tas ir fantastiski. Te ir vēl vieni koki, kuriem lapas līdzīgs papardēm, un te aug kaut kādas pākstis. Tas vēlāk vakarā sagooglēšu un pie montāžas ierakstīšu, kas tie tādi bija. Te ir viss. Un suvenīriem cenas mega demokrātisks. Tie paši suvenīri, tie malnie aiziet nopērk šeit par €80 un par 4 iesim tā un tālāk tirgo. Tad beidzot esam nonākuši līdz pludmalē. Varēs izbaudīt, kāds ūdentiņš ir okeānā šodien. X. Auto klasika. Gariem tādu mazas ziltiņas. Kaktusu daudzveidība. Te ir stumbrs, te ir kaktus. Tas ir koks, tas ir kaktus. Un tas ir kaktus koks.
Ofiģēķi. Nosēdāmies pusdienās. Tādu skatu. Sangrija ir klāt. Pasūtījām grilētu tunci, garneles un ceptu kazu. Es tik nezinu, kur no šīm divām. Diemžēl kazas neizrādījās. Jā, pudele nokrita. Kazas beidzās viņam. Mēs nevienu divu kazu neredzējām, tā kā būs vēl viena garnieru porcija. Gaidām jūras veltes. Я думала, ты сказал, что она за фотку. Ты маме за фотку? Не лица тепло. Не так. Tā bija vēl viens kartupels vienkārši. Es saprotu, tie burunduki vai vāveres? Ko viņš dara? Esam atpakaļ mājās, savās Kanādijas salu mājās uz tuvākajām vēl dažām dienām. Tā kā ēdam vakariņas un atpūtīsimies. Rīt arī solās būt piesātināta diena.